šim eksperimentam mums būs nepieciešams taimeris, piltuve, Y zars, kas ir 3D printēts, 2 mēģenes, pudele ar ūdeni un trauks, kurā ievietot mēģenes. Mēs tilpumu mērīsim 5 sekundes. 3, jā, 1. Stop. Varam redzēt, ka abās mēģinēs tilpums ir aptuveni vienāds, bet tam ir nobīde 5 mililitriem. Šeit ir mazāks tilpums un šeit ir lielāks, bet varam secināt, ka tas ir cilvēka kļūdas dēļ, bet kļūdas labojam un mācamies darot to citas reizes. Tad, lai aprēķinātu mātes un meitas zara plūsmu, mums ir, mēs aprēķinām ar formulu, kas ir Q, tieši konkrēti runājot par mātes zaru, Q ir V dalīts ar T. Un tā kā mūsu mērījumos vidējais tilpums bija 62,5 mililitri, tad pārveidojam to litros un uzrakstam vērtību V vietā, un tā kā konkrētais laiks mums nāca 5,41, tad arī attiecīgi šeit pierakstam. Un tātad aptuvenais rezultāts ir 0,0116. Lai aprēķinātu 0,0116 litri uz sekundi. Un tālāk, lai aprēķinātu meitas, tā kā ir 2 meitas zari, tad mēs vienkārši šo rezultātu izdalām ar 2. Un tad rezultāts ir 0,005, nē, 0,0058 litri uz sekundi. Tātad secinājumos sistemātiskās kļūdas. Laika nobīde mērījuma laikā. Lai šo risinātu, cilvēks uzņem taimeri ātrāk pasaka stop. 2. Nekonstants spiediena kritums. Lai šo risinātu, mēs pildām piltuvi, lai nesamazinātos spiediens. Un 3. Matemātiskās kļūdas, kas veidojas nokļūšanas procesā.